sveiki! Šeit māksliniece. Oh, very fine. And how are you? Very fine. I'm good, thank you. Good. And where are you from? I know about for camera. Oh, my name is Elisabeth Christensen. I'm from Norway. Yeah, Elizabeth and Norwegians. What are you doing? Just walking around. Hanging out. Yeah, and your title? It's dandelion seeds. Oh, what does it mean? You know the flower that is yellow in spring and then it turns white and you blow it? Ah, pienen pūkas. Русланс no Bulgārijas. Ar darbu. Название работы? Ой, не помню. Ира, как называется моя скульптура? Ха-ха-ха. Моя скульптура называется Transformation. А нет рулетки? Пару минут. Да. Рулетка? Да. Это трансформация. Меня зовут Ирина Таблевская. Я приехала из Болгарии. Что вам надо еще узнать? Как называется скульптура? Называется моя Beautiful Transition. Как прекрасный переход. Из гусеницы в бабочку, как когда мы Brīnumainās pārvērtības. Jā, tad Irina no Bulgārijas ar darbu brīnumainās pārvērtības. Kaut kas no stāsta par to, kā no kūniņas veidojās taureņš, šī gadījumā kā no kūniņas vai no taureņa veidojās sieviete. Un šeit mūsu brāļi lietuvieši. Ar darbu? Darbu tēmu? Jā, kā saucās darbs? Nu, viss pamatnās jautums, kas ir pirms. Tas vista vai ola. Un tā, tu nekad nezini, kas būs tā gailiņš vai tā vista. И как называется работа? Это называется работа «Неужели все началось с яблок?» Vai tik tiešām viss sākās no ābola? Это как бы дерево познания, дерево, семейное дерево, ну и так далее, и так далее. Nu jā, un koks kā simbols, zināšana, ģimenes simbols. Arī būs kaut kas interesants. Tāņa Kuznecova no Pērmas. Jā, tās tā, laikam, tās kajienā viss. А глемезис? Глемезис. А kam глемезис? А кто šis работает? Здесь Маринка. Marina. Они пошли Jā, представить. šeit māksliniece Marina arī no Pērmas. Kopā ar Taņu viņas arī strādās. Nu jā, tagad patreiz visi mākslinieki veido mazās skulptūras no viena metrīgā bloka. Un pēc pusdienām jau visi sadalīsies pa pāriem un kopā kā komanda veidos lielo ledus skulptūru no 12 ledus blokiem. Un līdz 10. datumam veidots lielās skulptūras un atklāšanā tad varēs redzēt 13 lielās skulptūras, 26 mazās un 14 studentu skulptūras, kuras tika veidotas pagājušajā nedēļā studentu meistardarbnīcā.